Šī ir dievišķa iejaukšanās, steidzamība, sagatavojies, rīt. Sakrāmē visu. Rītdiena ir noliktais laiks Dieva plānā priekš tavas dzīves. Laiks pārējai, garīgai pārcelšanai, iekāpšana pilnīgi jaunā sezonā. Rītdiena tā nav nejauša diena, atzīmēts moments, pagrieziena punkts. Debesis liek steidzamu uzsvaru uz tevi, sakrāmē visu, somas, kastes un arī prātu, garu, emocijas, atrašanās vietu, sirdi, iekšējo dzīvi un savu apkārtējo vidi, noskaņo saņemt to, ko Dievs gatavojas atbrīvot. Ignorējot pamudinājumu, tu atliec likteni. Dievs satricina tevi, lai pamodinātu tevi. Šodiena ir durvis rītdienai. Rītdiena ir kairos, noliktais laiks, kad Dievs iekāpj tavā stāstā. Dievs ir konkrēts. Dievs uzsver momentu, kur sagatavošana un apsolījums saduras. Tā kā izrēliešiem Ēģiptē 400 gadus dzīvojot verdzības apļos, tie paši ķieģeļi, pātagas, tās pašas bailes, paaudzēs, izskatījās, ka nekas nemainīsies. Tie lūdza, raudāja, joprojām cēlās zem faraona kārtības. Gadiem nekas nemainījās, likās, ka Dievs klusē, bet tad nāca nakts. Viena nakts ar asinīm uz durvju stenderēm, viena nakts ar dīvainu ēdienu, ēstu steigā un ar zandelēm kājās, ar tokas rokā un viens vārds no Dieva – rīt. Pēc laika liktenis pagriezās. Vienā naktī važas salūza, durvis atvērās. Vienā naktī cilvēki kļuva no vergiem par tautu, kas ir kustībā, kas ir kairus. Tas, kas bija atlikts, pēkšņi ir atbrīvots. Kas iesprūdis, pēkšņi kustās. Tev tāpat gadiem bija. Tie paši rēķini, bailes, strīdi, cīņas, ko cīnīji, slepeni, kad neviens neredz un domāja par savu dzīvi, vai tas tā būs. Dievs tevi trenē. Kāda diena, kura nebūs ar uguņošanu, bet debesis noliecas pāri un čukst tagad. Tas ir rīt. Pirms Dievs runā rīt, Dievs jau iepriekš ir strādājis aiz skatuves, sakārto satikšanos, aizver nepareizās durvis, asina tavu raksturu, tad, kad neviens neredz. Fakts, ka šis vārds tevi sasniedz, nav parasts. Tā ir zīme, ka viegli saskries ar viņa kairos, ar viņa laika plānu. Tavi ikdienas plāni sadursies ar viņa nolikto laiku. Rītdiena nav kaut kad, kādu dienu, tas ir par noliktu laiku, momentu, kur viņš iecerējis kustēties, pagriezt, pārvietoties. Šis vārds daudziem ir pār jūsu dzīvēm, tieši tagad. Gaidīšana ir grūta. Tu redzēji citus, ieejot iespējās, paaugstinājumos, attiecībās, atvērtās durvīs, kamēr tu stāvēji uz vietas. Ar to pašu algu, iestrēgšanu. Tu domāji, vai Dievs tevi izlaida? Aizmirsa. Katru gadu teici, ka šis būs mans gads, un tad tas pats tās pašas cīņas uzrādās citās drēbēs. Katra neatbildēta lūkšana likās kā atraidījums. Tava gaidīšana nav sots, bet gan sagatavošana. To, kas iesāka labo darbu tevī, to arī pabeigs. Bija sākums, un būs arī pabeigšana, un attālums starp šiem punktiem nav izniekots. Tur Dievs trenē, izstiepj, attīra. Visas lietas strādā par labu tiem, kas mīl Dievu un ir aicināti pēc viņa mērķa. Ne tikai uzvaras, bet atlikšana. Vēl ne. Naktis, kad raudi. To sezonu, ko sauci par izniekotu, tā bija meistardarbnīca. Tevi apmācīja. Kad jūties aprakta, tu tiki iesēta. Tu tiki sagatavota godībai. Kā zēns ar zirgu jutās pamests, neveiksmīgs, nepārtraukti. Stumts no vienām grūtībām uz nākamajām, vētras jūrā, aizvērtas durvis, jutās kā upuris sliktiem dzīves apstākļiem,
bet ir moments, tuvu beigām, kur lauva staigā blakus viņam tumsā un sāk runāt. Zēns pēkšņi saprot, ka lauva, kas viņu nobiedēja ceļā, vadīja pa noteiktiem ceļiem, kas pagrūda laivu, kas izglāba viņa dzīvību, kas sūtīja viņam cilvēkus, ko vajag satikt. Lauva vadīja katru soli, kas likās kā parastas sāpes, patiesībā bija precīza vadība, kas šķita haoss, patiesībā bija rūpīgi sakārtotas darbības, process, kas likās atstāšana, bija slepena savstarpēja sadarbība. Tas ir tavs stāsts, tu redzi fragmentus, Dievs redz kopbildi. Dievs tevi vadīja prom no katastrofām, kad jūties viena, Dievs tevi turēja. Tu atceries cilvēkus, kas aizgāja no tavas dzīves, Dievs atceras kā. Būvēja tavu identitāti, lai vairs nevajag viņu atļauju. Pirms Dievs saka rīt, publiski, Dievs jau ir darījis darbu pie tevis privāti. Tāpēc jūties nemierīga, tava atrašanās istaba sašaurinās, tā kļūst par atspēriena vietu. Kad debesis pagriež tavu sezonu, dziļš, svēts nemiers, ārēji nešķiet dramatiski atšķirīgs. Esi turpat fiziski, bet iekšēji kaut kas ir mainījies. Sarunas seklas, apkārtējā vide šķiet par skaļu, par tumšu, par mazu. Joki, par ko smējies iepriekš, tagad tie joki sāp. Tu vairs neesi tā pati persona, vairs neiederties. Tu tiki uzbūvēta. Kā kāpurs, kūniņā neglīts, bet iekšā pārkārtots. Struktūra, spēja mainās. Vecais sāpošais veids nedarbojas jaunā tauriņa ķermenī. Tās ir pārmaiņas. Tavs komforts tiek traucēts. Tu agrāk noteiktās atmosfērās varēji sēdēt un justies labi. Tagad tu tās atstāji, jūtoties iztukšota un smaga. Iepriekš piedalījies ar prieku noteiktās sarunās bez domāšanas. Tagad tavs gars skumst, kad centies piedalīties. Tu neienīsti cilvēku sev apkārt, tu vairs nespēj dzīvot pēc tām pašām vērtībām. Tev joprojām rūp, bet tu nevari palikt. Tu neesi labāk par viņiem, bet esi aicināta aiz tā, kur tu esi bijusi. Kad to jūti, tas ir ielūgums, un tu nevari palikt vietā, kuru Dievs tev liek atstāt. Liktenis paplašinās, attīstās, tavs gars auga. Kad tu jūti šo iekšējo sajūtu, tā vienmēr ir zīme, ka Dievs tevi pārvietos fiziski. Dievs tev neliks justies komforta vietā, no kuras nodomājis tevi izvest. Kad nemieris sasniedz punktu, Dievs saka sagatavojies, sakrāmē mantas. Dievs dod norādes par pārvietošanos. Tā ir nopietna pavēle. Tas, kas ir nepieciešams, saliec somās, sapako arī ticību, mācību, gudrību, liecību, rakstu vietas, kas tevi dziedināja, pravietiskus vārdus, spēku, norādījumus. Neaizmirsti katru pravietojumu rakstu vietu, kas aizdzina depresiju. Tu nevari ņemt līdzi Ēģipti apsolītajā zemē. Vecās važas, vecās brūces, vecos netīrumus, veco vainas apziņu, kaunu, toksiskās attiecības, slepenos grēkus, mazu domāšanu, tas tev kaitēs. Nomet to, kas tevi nogalina. Neņem melus, ko par tevi teica. Kad izvēlies runāt par brūcēm, tu tās atver. Kad izvēlies runāt par nodevību, tu piestiprini sev cilvēku, kas tevi sāpināja. Neapciemo cietumu savā prātā. Neatceries vecās lietas. Knapi turoties uz piepildījumu, ko Dievs tev ir apsolījis, mantas saliec viegli, lai ir viegla pārvietošanās. Kad Dievs sauc, jo kad Dieva laiks un tava sagatavošanās beidzot saduras, lietas ātri mainīsies. Būs arī atdalīšanās. Ne visi var doties ar šo ātrumu. Kad Dievs sāk mainīt tavu atrašanās vietu un pārvietot uz pilnīgi jaunu stāvokli, tas vienmēr nāk ar atdalīšanu. Pārvietojoties, nevienmēr var paturēt katras attiecības, paraugus. Cilvēki, apļi, atmosfēras, kas bija labas tavai pēdējai sezonai, varbūt nāvējušas nākamajai sezonai. Tā nav augstprātība,
Tas nav lepnums, tas ir par uzdevumu. Tu neesi labāka, bet Dievs tevi sauc augstāk, dziļāk un tīrāk. Tu tos neienīsti, bet nevari vairs dzīvot tā kā viņi. Tev joprojām rūp, bet nevari palikt. Baumas, salīdzināšana, žēlošanās, tas tev ir kā inde garam. Kad kompromiss likās normāls, tagad šķiet smags un nepareizs. Par vecajiem jokiem nesmejies, tavs gars ir izaudzis līmeni. Lai iederētos, tu apdzēs savu gaismu un jūti, ka tu izzūdi. Tev jāpaklausa Dievam un jāiet uz priekšu. Tu neglābsi nevienu, paliekot iesprūdusi. Tava paklausība atbloķēs priekš viņiem, ko vairāk vēlāk. Tavi soļi tiek noteikti no Dieva, tāpat arī atdalīšanās. Draudzības izgaisa, ielūgumi nenāca, tā bija Dieva aizsargāšana. Neatver durvis vaļā, kuras Dievs var ciet. Ir galdi, pie kuriem vairs nesēdi, jo ēdiens ir tāds, kuru nevari vairs ēst un būt joprojām vesela garā. Čata grupas, kurām vairs neatbildi, jo tad, kad tu ienirsti tajā, tu garā jūties mazāk. Tas sāp, šķiet kā zaudējums, kā vientulība, bet Dievs sauc tevi augstāk. Dievs sāk savest tevi ar cilvēkiem, kas caur tevi augstāk, cilvēki, kas baro tavu garu, kas vēlas ne tikai iziet pastaigā. Atdalīšana nevienmēr ir zīme, ka kaut kas ir noticis nepareizi. Bieži tā ir tīrākā zīme, ka kaut kas beidzot notiek pareizi. Dievs neizolē tevi, lai sodītu, bet lai formētu tevi. Dievs pasargā trauslumu sākumam tajā, ko Dievs dara tevī. Staigā savādāk, domā savādāk, runā savādāk. Stāvi tā, kā kāds tevi ir sūtījis. Tu gadiem sagaidīji vilšanos, atraidījumu. Rīt stāvi tā, kā Dievs par tevi saka. Tu esi mīlēta, aicināta un apklāta. Kad vēlēsies iet uz priekšu, tevi centīsies vilkt atpakaļ. Garīgā kara darbība pastiprināsies. Liktenī ieiet vienmēr caur kara darbību. Kad sāksi kustēties, tu provocē visu, kas iegūst labumu no tavas stagnācijas. Bailes skaļākas celsies. Vecie kārdinājumi liksies stiprāki. Iespējas, darbības traucēs paša mērķim, vairosies. Tā ir tīrākā zīme, ka beidzot Dievs sāk paklausīt. Katru reizi bailes čukstēs ej atpakaļ, lai ticība saka ej uz priekšu. Pagātnē nav vieta nākotnē. Ienaidnieks neuzbruk tikai tavai atrašanās vietai, tas uzbruks prātam, pēkšņi nemiera viļņi, domas par to, ko tu iedomājies, kas tu esi, vai arī par to, ka nekas īsti nemainīsies priekš tevis. Ka jaunā zeme ir bīstamāka par veco. Ienaidnieks liks verdzībai izskatīties drošākai kā brīvībai. Tu jutīsi steidzamību atlikt uz vēlāku par to, ko tu zini, ko Dievs tev teicis sākt. Dievs tevi sauc uz pagrieziena punktu, lai sagatavotu tevi, lai pārvietotu tevi, atbrīvotu tevi.